Un tagad atpakošana ar šito te. Un ziniet, kāpēc ar manikīru šķērītēm darbā? Tāpēc, ka mans priekšnieks ir aizņēmies šķēris un nav atdevis. Man nav šķēri. Tā, es taisu vaļā. Paciņa ir no Jāņa Rozes. Pirmajā reizē, kad man piedāvāja, es teicu, nē, man tik daudz kas jālasa, es tā kā laikam es iepauzēšu. Ietīts gan ir, izrādās, tā vēl ir arī līnlenta. Bet nekas netraucē izdevniecībai pajautāt otru reizi, bet varbūt tu tomēr gribēsi. Un ziniet, ko es tikmēr biju izlasījusi anotāciju, bet kaut kas rakstīts, tā vāka. Un es sapratu, ka es viņu gribu. Un smieklīgākais tas, pateicu, nē, tagad nē, izlasu kārtīgi anotāciju. Un pēc es domāju, varbūt vajadzēja paņemt. Un tad izrādījās, ka mums ir kaut kādi kopīgi fluīdi, nezinu, ar Rozi vai ar Ingu, kas pieskata tur to procesu. Viņa man pajautāja vēlreiz, bet vai es tomēr nevēlos. Un nelīmējiet tā ar skoču. Un es teicu, jā, es gribu Rīkas, Pulkinenas burvību. Vairākas meitenes jau ir atrādījušas. Un kas mani uzrunāja, es līdz paņemšu lasām brilles. Un tagad par 4. vāku un to, ko es izlasīju un kāpēc es gribēju. Un teicu, ka jā, dodiet, kad es lasīšu, nezinu. Tātad 17-gadīgā Filipa Lākso tiek atrasta mirusi savas mājas pagalmā. Nekas neliecina par noziegumu, un visi, kas meiteni pazinuši, stāsta, ka viņai nav bijis pašnāvniecisku tieksmi. Tiesa, brīžiem šķiet, ka viņa nerunā par vienu un to pašu cilvēku. Ik katrs romāna personāžs Filipu redz atšķirīgi, kā spogulī savām fantāzijām, dusmām, centieniem, mierinājumiem un tā tālāk. Man atslēgas vārdi bija vairāku varoņu, atšķirīgi redzējumi. Man tādi beig patīk. Es pirmo grāmatu neesmu lasījusi. Izlasīšu šo. Viss mani 3 jaunumi.